Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Esmu Raids Helmans, man ir 21 gads un esmu skateboardists. Skaitoju pārsvarā pa vasaru, ziemu braukāju snowboardu. Un tā, nezinu, 2 reizes nedēļā aizēju paskaitot vefronu. Šeit, kad no Tony Hawk spēles, kaut kādas otrās daļas, baigi sen, uz kādiem 7 gadiem. Varētu būt, jā, 7 gadiem. Pastījos to patika, nopirku dēlu un sāku braukāties. Ar snowboardu pirms skateboardista. Es iestājos snowboard skolā, viņa kaut 12 gadu, sāku braukāties. Nu jā, tur arī, principā, tur arī lielākā daļa no snowboardistiem skatēja. Tad kaut kā saskatījos no viņiem, arī tas man sāka patikt. Tā kaut kā reizē. Un pēc pirmais bija tā spēle, to es atceros, ka pēc spēles gribējās. Nu, es īsti nesalīdzinu jūs abus, jo ar snowboardu lidojumi ir pilnīgi savādāk. Cita amplitūda, cita apgrieziena. Mācījos sporta akadēmijā, bet sapratu, ka nav diezko forši. Aizgāju snowboard treneru un tur īsti nekas nebija saistīts ar to. Tagad vēl ne. Ir doma kaut kur iestāties, bet to es izdomāšu vēlāk. Nu, man šeit firma viņam nebija nekāda. Tas bija kaut kāds Anglijā. Un vecāki teica, kā tur strādāja pirms kādiem ļoti daudz gadiem. Bet es viņu nopirku kaut kādu mēnešu pabraukājumu pārpadu. Un tāpēc tam bija mazie elementi tādu dēļ. Un tad to es nopirku bordos. Mazajos bordos, kur vēl minījām kādreiz. Gadu 13. Jā. Tad to var uzskatīt par pirmo dēli, kur es sāku braukāties pa parkiem. Uz Pieturu no apmalītām lēkājām un draugiem. Ollijs, bet tas nav triks, tas sanāk kickflips. Lidot augstu. Lidoju pārsvarā.
mācos vēl, nav tā, ka es diezko daudz ar tiem nodarboju. Es pašais tikai lecu un lidoju. Bet tas sporta veids, kurš ir izaugsme, vienmēr, viņš nevar apstāties. Visu laiku kaut kas jauns viņā. Pašam uzmanību, kaut gan arī nekad nevar zināt, kā būs. Es nezinu, es vienkārši mēģinu visu. Es nedomāju ne par salaušanu, ne par kritieniem. Es tieši galvā izdomāju, kāds triks izskatās, ko es gribu tur izveidot. Un tad arī es taisu, eju uz to un visu. Tur nav nepieļaut tādu lietu, kā kritienu. Tas nav manā galvā vispār tajā brīdī, kad es taisu triku. 2 mēnešos, 1 vai mēnesi, kaut kur reizi kā viņi salūst. Tas jau nav atkarīgs īsti no dēļ, ne no paša, tas kā gadās. Tur jau vairāk gribas spēks nekā dēles vai kur braukāties. Braukāties jau var visu. Jā, aizraugt, jā, vienkārši braukāties visu. Vienkārši parasti dēli, 20, gan jau var dabūt. Kā kuram, kas tev piesaista vairāk? Bet skaitlis atšķirās ar visiem un tehniski nekam kāds pēc teica. Kāju darbību. Kaut gan tas arī ir X-am un inline. Un motīs tik traki nestrādā kā skateboardī. Izaugsme un gribot sasniegt kaut ko vairāk, jaunus trikus iemācīties, lidot augstāk. Jā, izaugt tajā sportā. Labāk. Vajag diviem mērķiem nav, kas vienkārši braukāju, skatos, ka katru gadu iet uz labo pusi. Nav tā, ka es apstājos, kaut gan 1 gadu es biju apstājies. Nekur vienkārši to pašu malu. Bet tagad jā, sāk labāk iet. Un arī sponsori parādījās Kvikšķelē. Tā. Redzu pats, ka augus iet uz augšu. Tad arī tas arī dzems priekš. Tagad jau diezgan labs, skatoties kā citi braukā. Ir ok. Nav jau tāds līmenis kā citi varbūt, bet aug. Būs viss kārtībā. Man pašam kā vefā tā, ja, tas nav strīspas, tas skateparks, bet tā pašā man vefās vairāk pat. Salīdzinoši citām vietām. Jā, ja es dzīvot Ventspilī, es Ventspilī jau braukātas.
kickflips varētu tā būt. Tehniskākais, sarežģītākais varētu būt. Es uztaisīju VFā pa kikeri frontside rodeo 5. Ar snowboardu viņš tā. Tas ir snowboard triks. Bet jā, to es esmu 2 reizes mūžā nosēdinājis. Vienreiz ogrē, iekšā minīrampā un otrais VFā. Bet tas nav tehnisks triks. Tehnisks triks, kurus tas bija kickflip, backside 50, backside 1 ārā, VFā pa leģu lejā. Latvijā šogad ne, bet pagājušajā gadu, neizpagājušajā gadu Slemberga X spēles abus gadus dabūju 1. vietu. Tas man baigi iepriecināja. Man būtu daudz kikeri. Offits būtu steiri ar reilu lejā. Es gribētu 10 betona steirs ar flīžu ieskrējienu un flīžu nosēdījumu. Reilu un leģu. Tas būtu pa vidu tā kā galvenā konstrukcija. Tam būtu daudz rampas, daudz visādi. Kur lidot pārsvarā. Kur varētu izvērsties, lidot uz visām pusēm. Un tu varētu vienalga, uz kur pusi tu aizlidot, tev būtu tur nosēdīts. Tas ir offits. Es visu laiku braukājos. Sačos man labi gāja. Un, nezinu, Egons to bija pamanījis, kad Egons avots, kad ir dzirdēts. Viņš bija pamanījis, ka es tā kā meklēju sponsors. Ne īsti meklēju, bet, nebija tā, kad arī atteiktos. Un, jā, viņš man pieznīgi paprasīja, vai es negribu aiziet ar viņu kopā uz Quicksilver parunāties par to sponsorship. Un aizgāju, un jā, visu sarunāju, un bija baigi. Tā kā paldies Egonam. Vecāki gribētu pateikt paldies mātei, jo viņa man visus tos gadus ir atbalstījusi. Paldies vēl gribētu pateikt Ināram Bīrmanim, tas ir mans snowboard treneris. Viņš man ļoti daudz ir palīdzējis. Ļoti daudz. Vēl Raivis, vēl snowboard treneris, draugs. Juris Strangons, Māris Batars, brāļi Ābels, visi. Tie ir tie, kas man snowboardā palīdzēja, kopš es biju maziņš. Skateboardā. Egons ik pa laikam pasaka, kā ko taisīt. Ja redz paman mani, kaut kas nesanāk, bļauj dod padomus. Nebeigt braukāties, turpināt attīstīties. Tas arī principā ir tas svarīgākais. Lai ne kritieni, lai nebiedē, krīt visi. Daži smagāk, bet šā vai tā krīt. Lai tas nesabiedē. Cēlies, brauc tālāk. Arī tu vari būt vairāk kā citi.